Aptuveni pirms mēneša mēs jautājām, par ko vēlies kļūt tu, un kur tev vajadzētu mācīties, lai sasniegtu savu mērķi. Tagad piedāvājam novērtēt, ko iegūši tie, kas jau pirms vairākiem gadiem izvēlējušies Liepājas valsts tehnikumu. Sāku iet skolā, bija kaut kādi 15 gadi. Nedaudz bija varbūt tā, ka mammas ietekme, lai viņi tā, ka varbūt bišķiņi pagrūda mani. Bet, jā, 2. kursā sāku iet praksē, kursa vidū apmēram. Un strādāju Baronā Bumbierī. Aizgāju kā praktikants. Principā jau pēc nedēļas, tā kā mani tiksim, jau ielika maiņās, jau piedāvāja darbu un reāli jau strādāju kā pavārs. Bija, protams, grūti, bija baigies satraukumi un kā tagad būs, jo tas tiešām ir pats sākums. Bet nenobijos un tā arī palika tur strādāt pusotru gadu. Jā, principā sāk es kā deserta pavārs restorānā Barons Bumbieris. Šobrīd jā, es esmu šefpavārs tad kopējais tas darba mans stāžs, kur savā jomā strādāja, ir 5 gadi. Pienākumu darbi, protams, ir sastādīt ēdienkartes, visas kalkulācijas, uztaisīt ēdienu, arī pastāstīt to visu sīksmalku pavāriem, viesmīļiem, taisīt degustācijas. Banketu piedāvājumi jātaisa, ir jāsako līdzi, lai viņi tiešām arī tiek atdoti, tā kā arī vajag to izdarīt. Tādā veidā jāaudzina savus kolektīvus un jāsako līdzā, jāuzklaus katrs priekos un bēdās. Ir labi pavāri un viņi ir ļoti vajadzīgi un profesija tiešām pieprasīta. Teiksim, man šobrīd arī restorānā ir vajadzīgs pavārs, bet Ir tāda stereotipa, sabiedrībā. Tas, manuprāt, vairāk aizgūts jau no padomu laikiem, kad tā rūpniecība bija vairāk tāda smagāka, tāda netīrāka. Tas ir tas, ko es minēju, ka tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un viņas aizvieto daļēji mūsu rokdarbu šodien. Kā rezultātā varbūt tā darba vide ir palikusi tīrāka, pievilcīgāka. Tas foršākais? Tas foršākais ir tas, ka tu nepārdali citu vērtības, bet tu radi jaunas vērtības. Tas ir visam pamatā ražošanā. Bet mums ikdienā baigi mainās tā produkcija. Vienu mēs ražojam vienu nedēļu vienu produktu, vienu komponentu, vienu detaļu vai mezglu. Nākošais nedēļā mums ir pilnīgi cits produkts. Un tas teiksim, rada to vidi, ka tu, kā teikt, visu laiku nesēdi pie štances un neštancē vienu un to pašu uzgriezi. Es pats biju jauns, es nezināju, ko es gribu. Tā ir normāla situācija. Prasīt jaunietim, ko viņš grib, teiksim, pēc pamatskolas, baigi smagi ir. Nē, ir daļa, kas zina, jā. 25 mēs pazīstam viens otru. Jā, 23. Īstenībā, man liekas, ka iniciatīva jau bija tāda, mēs ģimenē esam parasti pieņemam lēmumus tādā, demokrātiskā veidā. Nevienam neko neuzspiež, tāpēc, ka droši vien, ka vecākiem es noteikti gribētu, lai man tur, teiksim, puikas spēlē basketbolu vai vēl kaut ko, bet nevienmēr viņš var piepildīt manas sapņus, viņam pašam jādzīvo. Un, ja es pareizi atceros, tad tā bija Agneses iniciatīva pašas, bija tehnikuma arī beidzas, es teicu, protams, būs profesija uzreiz. Es zinu, ka jūs kaut ko tur runājat, viņi tev uzdeva jautājumus par tehnikumu. Vēl jau vairāk. Un tas arī bija viss, bet man pat nebija nojausma, ka viņi stāsies tehnikumā. Absolūti ne. Jo tad, kad viņi pateica, ka viņi ir izdarījis tādu izvēli, es biju šokā. Protams, es respektēju viņas lēmumu, bet es visu laiku viņai, bet vidusskolā varbūt izdomās tiešām, kas tev liksies. Un es padzirdēju kaut kādu transporta loģistiku, es domāju, meiteni ar transportiem. Man jau uzreiz likās motori un, es nesapratu to viņas izvēli riktīgi. Un es veselu gadu biju diezgan tādu neapmierināti ar to pasākumu. Es redzēju, ka viņi cītīgi mācījās no rīta līdz vakaram, sēdēja un būrās tur pat tam kladēm un grāmatām. Šobrīd pareizi izvēle. Gudra izvēle. Un to es varu teikt, ka noteikti nav ieteicams, man liekas, piespiest bērnam iet kaut kur tikai tāpēc, ka es to vēlos. Nāc uz Liepājas valsts tehnikuma karjeras dienu 12. maijā un uzzini, ko nozīmē apgūt profesiju un ko nozīmē vēlāk izvēlētajā profesijā gūt panākumus. Tev un taviem vecākiem tā būs iespēja aprunāties un uzdot jautājumus pasniedzējiem un nozarē strādājošajiem uzņēmējiem. Tevi interesē komerczinības, reklāma, pavārmāksla vai datorsistēmas? Uzzini par šīm un pārējām specialitātēm 12. maijā Rožu laukumā Liepājas valsts tehnikuma karjeras dienā. Nāc kopā ar vecākiem un uzdod vissarežģītākos jautājumus.